Sveicināti vēlreiz. Es jau kolēģiem teicu, ka man būs melna prezentācija, un tad kolēģi saka, vai tiešām tik briesmīga situācija. Es teicu, ka nē, man būs fons prezentācijai melns. Vieglāk uztvert, vieglāk redzēt. Un arī šis ir viens no tādiem pieejamības risinājumiem, ko mēs varam ikdienā izmantot, nevis taisīt ļoti spilgtas, krāsainas, ar lēkājošiem burtiem un tam līdzīgām lietām, bet vienkāršākas un tā. Nu, lūk, un tā. Jā, un tas mūsu apvienības Apeirons šīs dienas uzdevums ir aktualizēt vai noakcentēt šos pieejamības izaicinājumus. Skaidrs, ka mums ir dažādi dzīvē iet, un kaut kur mēs esam aizgājuši, kaut ko mēs esam panākuši. Latvijā kaut kur mums kaut kas vēl ir jādara, un tas, kas mums ir jādara, tad to es arī gribētu no apvienības Apeirons puses šajā brīdī arī noakcentēt. Un, lai to izdarītu, man ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, un patiesību sakot, pirmais jautājums ir kas? Kas tad tā pieejamība ir? Tad mēs lietojam vārdu vides pieejamība, un it kā ir pareizi, es neapskaužu tulkus, jo tūlītās mēs saputrosimies. Tad mums ir jauns vārds, kas ir piekļūstamība, un tad ir dažādi skaidrojumi, kas ir tā pieejamība un piekļūstamība. Kā jūs tulkojat angliski? Abi accessibility, tur jau tā lieta, vai ne? Tad mums ir vēl viens termins, ko izmanto Eiropas Savienības fondos, ir sasniedzamība. Nu, kas tā ir? Es arī grūti man izstāstīt, jo tāda definīcija it kā no vienas puses nav. Bet tie termini, kurus mēs ikdienā ļoti daudz un plaši arī Eiropas Savienības projektos lietojam. Mēs ar kolēģiem ironizējam un sakam, ka pie pieejamības, piekļūstamības, sasniedzamības varētu būt pieripināmība, jo citi cilvēki arī pieripinās, un citus cilvēkus piestumj varētu būt arī piestumtība. Un tad ir vēl viens termins, par ko mēs šodien jau runājam, ir universālais dizains. Tas atkal mums ienāk mūsu tajā visā terminoloģijā iekšā, un arī īsti nav skaidrs, kas tas ir. Un vēl viena ļoti interesanta lieta, es gan pieminēšu arī šo tiesas procesu. Mums ir tiesas process, ar ko apvienība Apeirons 12 gadus tiesājās ar Rīgas domi par Latvijas Mākslas akadēmijas 2. korpusu. Un tad šajā tiesas procesā augstākās tiesas senāts vēl vienu terminu diezgan skaļi pateica, un tā ir jēgpilnība. Tad jābūt jēgpilniem risinājumiem. Un reizēm ir risinājumi, kas atbilst būvnormatīvām, bet ja viņi nav jēgpilni, viņi nav nepieejami, nepiekļūstami, sasniedzami, un tas nav universālais dizains. Kaut gan tur ir uzbrauktuves, pacēlāji, dzeltenām strīpām, viss nomarķēts un liekas, ka ir izcili. Diemžēl tā tas viss nav. Otrs, kas mēs ļoti bieži arī taustāmies par to, kas tad tie cilvēki ar invaliditāti, tie invalīdi, kas tas tāds ir. Un mēs runājam ļoti daudz dažādus terminus, un tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, jā, un tādi ir it kā no vienas puses, tas ir politikorekts termins, kā jums liekas? Vai tas ir labs vārds? Nē, kāpēc? Neviens nezina īsti. Mēs nezinām to. Mums tas nav mācīts, un mēs reizēm mulstam par to runājot. Ir cilvēki ar speciālām vajadzībām, ar ko īpašās un speciālās vajadzības atšķirās? Vēlreiz? Jā. Visi mēs esam ar īpašām vajadzībām. Mēs ar kolēģi reizēm sakām, ka mans kolēģis ir ar īpašām vajadzībām, jo viņš no rīta tēju dzer. Es esmu ar speciālām vajadzībām, jo es kafiju no rīta dzeru. Tad ir vārds invalīdi. Invalīdi labs vārds ir. Nē, tas ir slikts. Kāpēc? Kāpēc? Vispār jau nav it kā, vai ne? Bet invalid, nederīgs vai ne, un tomēr tā sakne nav pārāk labi. Cilvēki ar fizioloģiskām vajadzībām pavisam nesen bija tāds termins. Garīgi atpalikuši, tādi labs vārds. Traks, psihs, arī nesen bija civila likumā iekšā. Garīgi rakstot traucējumi. Zini kāds, kas ir garīgi rakstot traucējumi? Kurš zina? Kādu Jā. Tur tā lieta, ka mēs nezinām, atklāt sakot, par to, kas tas tāds ir, un
un tad mēs runājam par tiem, par viņiem kaut kur, un tad ir ļoti grūti pieņemt lēmumu par viņiem, runājot par to pieejamību, piekļūstamību, kaut ko, kas tur kā teikt, par tiem pandusiem, vienot sakot. Un tā, man liekas, ka ir lielākā problēma, kas ir. Tad šajā konferencē mēs lietojam vārdu vides pieejamība. Tikpat labs vārds ir piekļūstamība. Piekļūstamība vairāk ir šis termins, ko izmanto valsts pārvalde, runājot par to pašu vides pieejamību, kas jau ir iegājusies. Bet tā piekļūstamība it kā tāds modernāks ir, un arī visi tie starptautiskie dokumenti tiek ātri pārtulkoti. Tur, kur bija pieejamība, tagad ir piekļūstamība. Un par cilvēkiem ar invaliditāti mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir korekti. Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem likumdošanā parādās, cilvēki ar redzes traucējumiem, cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tie tie korektie termini, kurus droši vien, kad mēs varam lietot un izmantot. Tad nemulstam un runājam par tiem, kas tas tāds īsti ir. Kam vajadzīga šī vides pieejamība? Tad, diezgan daudz cilvēku, mēs jau šodien runājām arī par to, ka tie ir gan vecāku gadu gājumi cilvēki, seniori, kas paliek ļoti lielā skaitā Latvijā, un mums par to ir jādomā, kādā veidā mēs to pieejamību nodrošināsim pēc 10, 15, 20 gadiem tajos objektos, kas tagad tiek būvēti, un ja tā pieejamība nav nodrošināta, tad pēc 15 gadiem droši vien, kad būs ļoti grūti kaut ko pielāgot. Jaunie vecāki, jaunās sievietes, kas gaida bērniņu, cilvēki ar īslaicīgu invaliditāti, redzes, dzirdes, kustību traucējumiem ar neredzamu invaliditāti, garīgi rakstura traucējumi, visiem ir vajadzīga šī vides pieejamība kā tāda vai šī piekļūstamība. Un tas ir vairāk 85% sabiedrības. Un ja tu, Ilzi, jautāji iepriekšējiem runātājiem par to, vai kādā veidā pamotivēt varbūt tās, lai sabiedrība saprastu par šo pieejamības nozīmi, 85% ir nepieciešama vides pieejamības risinājuma. Kur vēl lielāks motivators var būt? Un Skandināvijā bija pētījums, kur katrs pakāpiens uzņēmējiem, tas ir mīnus 15% no viņa ienākumiem. Tā kā tas arī ir liels motivators. Mums pie birojas centra atrodas, mums ejam pusdienās, un ejam pusdienās 2, 3, 4, arī 7, 8 cilvēki, un mēs ejam uz pieejamo vietu. Tas nozīmē to, ka tās pārējās 20 kafejnīcas, kas ir mūsu apkārtnē, 20, 10, 15 cilvēku, kā teikt, ienākumus nesaņem. Kāpēc? Arī ļoti svarīgi, kāpēc, jo tā ir būtiska lieta, un no vienas puses ir tā, ka ir ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, tas 9. pants, kas nosaka to visu, arī redzējām iepriekš, ir Eiropas Savienības regulas, direktīvas, neviens Eiropas Savienības finansēts projekts nevar iet bez šī finansējuma, kas nevar tikt realizēts bez šīs invaliditātes dimensijas. Latvijas Republikas likumi, ministru kabineta noteikumi mums ir, kur šo būvu normatīvu mēs esam uzlabojuši, maksimāli centušies. Ir pašvaldību saistošie noteikumi, ieteikumi, vadlīnijas, standarti, kas tik mums nav. Mēs esam bagāti, mēs beigās ar kolēģiem vienreiz mēģinājām nosvērt, mums ir vairāk kā 10 kg dažādu standartu un noteikumu likumu, kuri labā praksa ietvērta, mums tikai nav bieži vien tās izpratnes par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo mums bieži vien pietrūk šī sociālā atbildība, mums ir labāk kaut ko mazāk izdarīt un kaut kur iekonomēt uz kaut kādiem vides pieejamības risinājumiem. Mēs pieļaujam tādus variantus, ka var 3 stāvu ēkā paredzēt tikai 1. stāvu izglītības iestādē pieejamu vai piekļūstamu, jo uz 2., 3. stāvu tie invalīdi neies. Mēs varam uztaisīt absurdus risinājumus. Tas ir tas cilvēciskums un vērtības, kuras mēs droši vien varētu nest mūsu sabiedrībā un kuras mēs varētu ieaudzināt. Un arhitektūra, man liekas, ka ir viens no tiem veidiem, kādā veidā mēs ieaudzinām kaut ko. To mēs redzam, to mēs izmantojam, un tā apkārtējā vide vai un tev to invaliditāti palielina, un tu kļūsti par riktīgi, kārtīgi, ļoti smagu 1. grupas invalīdu, vai to invaliditāti neredz vienkārši. Un tas, man liekas, ka tā ir tāda ārkārtīgi svarīga lieta. Kāpēc vēl? Tāpēc, ka mums, diemžēl, ir šādi risinājumi, kur gan riteņbraucēji, gan cilvēki ratiņkrēslā, gan arī jaunās māmiņas netiek pa tuneļiem zemē, un, diemžēl, tad ir jāmeklē kaut kādi citi varianti.
Tāpēc, ka mēs invalīdu toaletes bieži vien izmantojam pilnīgi citiem mērķiem, un šis ir tāds maigākais piemērs, jo te kaut ko var izmest ārā un tad ļaut invalīdam iet toaletē, jo izrādās, ka cilvēki ar invaliditāti arī uz toaleti iet kaut kur. Mēs taisām tādas neiedzīgas slitkalniņas, pa kuriem braukt kaut kur var tikai tiešām amerikāņu kalniņu cienītāji vai ekstrēmu izpriecu turētāji. Mums ir lifta durvis, kuras ir nosprostotas ar brīnišķīgām lietām, un to dara cilvēki, to darām mēs. Šīs bildes viss ir no Latvijas. Mums ir uzbrauktuve, diezgan stāva uzbrauktuve, kas tev tādā ļoti tādā krasā veidā izmet uz ielas ārā ziemas laikā. Vasarā tāpatās un ziemā tev vispār ir traģiski iziet. Mums ir šādas toaletes. Mīļie draugi, tas ir Latvijā. Tepatās mums, tepat apkārt tas notiekās. Tas, par ko mēs runājam, ar ko sākt, ar sevi varam sākt. Un, ja šādas lietas mēs redzam, kāds to ir pieļāvis. Tas nav sveši cilvēki, tās nav ķirzakas, kas ir atnākušas un kaut ko uztaisījuši tādas, lai nevarētu izmantot. Tie ir slitkalniņi vārdi vistiešākajā nozīmē. Tie ir rokturi, kas ir uztaisīti pilnīgi pretēji veseliem saprātam, jo tas ir bez izpratnes, bez piedomāšanas par to, ko mēs darām un kāds to ir akceptējis, kāds ir izdomājis, kāds ir uztaisījis. Absurdas situācijas. Tās ir kaut kādas jaunas letes, kuras ir tieši nosprostoja ieeju uz pacēlāju. Labi, pacēlājs arī varbūt, ka nedarbojās, bet tik un tā nedrīkst darīt. Un tie būvdarbi, un man liekas, ka Latvijā, Rīgā ļoti daudz ir tie būvdarbi pēdējā laikā, kur mēs nepiedomājam par tā, kādā veidā tos būvdarbus var apiet kaut kur. Jo, teiksim, tādas uzliktas plāksnes kaut kur beigās ūdens vēl veidojās vēl un izslēdz iespēju vispār pārvietoties. Pilsētas centrā ļoti daudz piemēru, kā tāda ir. Vēl dažas tikai uzbrauktuves šādas un šādi, it kā baigi forši un feini, labas idejas, labi risinājumi, bet un šādi arī, kā teikt, kur liekas, tad it kā kaut kas ir, bet līdz galam nav. Par pieejamību ir jāplāno. Viņu nevar pieķibināt pēc tam, kad kaut kas ir uztaisīts, par pieejamību ir jādomā. Ļoti labs, it kā no vienas puses piemērs ar mega lielu uzbrauktuvu sistēmu. Arī Bauska atrodas kādreiz, kad esat tur, kad varat pamēģināt. Ļoti gari, it kā jau labi domās, viss jau ir forši un patiesību sakot, ārkārtīgi labs piemērs, bet ļoti gari tas viss sanāk. Un iespējams, ka vajadzētu vēl padomāt kaut kādā radošā veidā, kā varētu atrisināt šos jautājumus. Ir labi piemēri mums apkārt. Nav tikai slikti, ir brīnišķīgas ģērbtuves, kuras ir pieejamas ikvienam cilvēkam, neuzspiežot invalīdu ģērbtuvi. Tur nedrīkst neviens iet, tur lūdzu neiet, un tas ir aizliegts. Mums ir brīnišķīgas vietas, kur jaunās ģimenes arī var atpūsties pie atsevišķiem soliņiem, kas it kā patiesību sakot bija domāts cilvēkiem ratiņkrēslā, jo tur tālāk baigi grūti aizbraukt, bet tev ir iespēja pabaudīt dabu un varbūt, ka no attāluma pasauļoties kaut kur. Tie ir brīnišķīgi starptautiskie piemēri ar IKEA, kur ir autostāvvietas, neviens nekautrējās no autostāvvietām un patiesību sakot tādus labus risinājumus un piedomāt pie tā visa var. Tas ir, tepatās ir arī labas foršas uzbrauktuves, kas izskatās nevis pēc invalīdu uzbrauktuvēm, bet ir ar ļoti skaistu arhitektonisko risinājumu. Šeit no ārzemēm ir drusku tāds savādāks risinājums, kur no otras puses var piebraukt, un tas netraucē nevienam un nav pazemojošā veidā taisīts. Takas, pa kurām ir pietiekoši šauras, bet ar mazām kabatiņām, kur pārvietoties. Uz Valdemāra ielas tepatās mums ir brīnišķīga pieejamība arī valsts iestādēm. Jā, un tas, kas man te dzen uz priekšu, laika nav daudz, un tāpēc es mēģināšu arī iekonomēt laiku. Tad augstākās tiesas senāts tajā tiesas procesā, kur Apeirons tiesājās ar Rīgas domi, augstākās tiesas senāta blakus lēmumā tika noteikts tas, ka Latvijā nav uzraudzības un kontrolas sistēmas. Tas ir tas, par ko runā igauņu kolēģi, kur patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzrauga kaut ko. Un Latvijā ir ļoti nepieciešama šī lieta, jo tie negatīvie piemēri var būt tikai tad, ja tevi neviens neuzrauga, un tas ir tikai kaut kāda būvniecības
būvniecības personas prāta, ārprāta robežās, kādus risinājumus es piedāvāju. Un, ja tev neviens neuzraugt, tad bieži vien arī pasūtītājs uzspiež arhitektam iekonomēt uz šiem pieejamības risinājumiem, un tad beigās vai nu neizveidojās nekas, vai izveidojās tik ļoti lēts un neiedzīgs risinājums, ka to izmantot nevar, un tad jau mēs beigās varam teikt, ka pie mums jau tādi, diemžēl, nenāk. Un vēl viena lieta, kas man liekas, ka ļoti svarīga, par ko Latvijā vajadzētu domāt, un tas ir tas, par ko mēs arī ar valsts nekustamiem īpašumiem runājām, par uzraudzības un kontrolas sistēmu, un vēl viena lieta, kad ne visu to pieejamību var nodrošināt 100%. Tāds klasisks piemērs par Miķeļa bāku. Zināt, ka Miķeļa bāka ir Kurzemes pusē. Tad, lai pieejamību uztaisītu Miķeļa bākā, ir jāuztaisa lifts, kas ir 2 reizes lielāks par pašu Miķeļa bāku. Tas ir samērīgi. Tas nav samērīgi. Kurš to teica, ka nav samērīgi? Kāpēc? Nav jau kritērija tāda. Mums nav neviena institūcija, nav kritērija, kas noteikti to, kas ir samērīgi, kas nav samērīgi. Un tas būtu izšķirīgi nepieciešams, lai arī uzņēmēji zinātu, ka jā, Vecrīgā ir kafejnīca, kurā ir 3 galdiņi, bet atrodas 2. stāvā, un, lai nodrošinātu pieejamību, ir jātaisa pacēlāja sistēma, kas beigās ir 3 reizes lielāka par viņu 5 gadu apgrozījumu, piemēram. Nu, nav samērīgi droši vien. Bet ir samērīgi, piemēram, vecākajā mūra ēkā, dzīvojamā mūra ēkā Rīgā, 3 brāļos, nodrošināt pieejamību 1. stāva līmenī, un tas ir nodrošināts. Jā, 2. un 3. nevar, bet 1. stāva līmenī to var, un tas ir izdarīts. Man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Un, kur meklēt informāciju, jā, tie labie, pozitīvie piemēri varat ieiet šajā QR kodā un noskanēt, un tas jūs aizvedīs uz mapeirons.lv vai LV. Un Apeirona mājaslapā mēs cenšamies tos labos, pozitīvos piemērus un arī vadlīnijas, tādas vadlīnijas, kuras ir saprotamas, jēgpilnas, viegli uztveramas, un tur nav varbūt ka tik daudz to juridisko terminu, bet to izpratnes jautājumu, kāpēc tā pieejamība vajadzīga un ko tā vienam vai otram cilvēkam nozīmē. Un tas ir gan Apeirona, gan Mapeirona mājaslapā ielikts iekšā. Vēl viena bilde, pašpēdējo es mēģināju ielikt, mēs ar kolēģiem arī braucām pa dažādām valstīm, un šis viens ir brīnišķīgs piemērs, kur ir tāds apļa veida konstrukcija, kas te uzved augstu kaut kur pašā augšā, un no pāri koku galotnēm tu vari skatīties skatu tornis. Man liekas, ka brīnišķīgs pieejamības piemērs, tur nav par invaliditāti vispār nekāda runa, un to izmanto visi, un man liekas, ka tas ir forši, jo tas ir tiešām visiem domāts. Domājam atbildīgi, un uz to, ko es gribētu aicināt, un rīkojamies pieejami. Paskatāmies apkārt, ko mēs varam savā birojā izmainīt, ko mēs varam savā dzīvē izmainīt, ko mēs brīvprātīgi varam paveikt kādā organizācijā, ko mēs kādas organizācijas pārstāvi varam darīt, lai šo kontrolas uzraudzības sistēmu attīstītu un kādā veidā nodrošināt to, lai šī Latvija tiešām būtu tajā konkursā, varbūt tās kādreiz arī nebūtu to pirmo vietu, varbūt pieejamības jomā. Tā kā liels paldies, un tas Apeirona uzstādījums tiešām ir domāt par to kontroli, uzraudzību, samērīgumu. 3 lietas, kas mums ir jāatrisina nākošā gada laikā. Paldies!